Aprīlī Sprīdīšu iestādē, Sprīdīšu pansionātam paliek 29 gadi. Tad mums ir krustmāte Ivanda Pīlāga, kas mums ir apsolījusi viesmākslinieku Viktoru Lapčēnoku. Viktors Lapčēnoks brauks uzstāties pulkstens 13:00. Mums ir sava lapenīte, mēs vilksim visus savus iemītniekus ārā. Tur mēs sēdēsim, tur uzstāsies viesmākslinieks. Un mums ir arī ideja katru reizi, kad mēs arī apkārtējos pensionārus paaicinām arī uz šādu koncertu. Mums ir daudz krēslu, mēs varam uzņemt viesus. Un tad būs gaidīti arī mums ciemiņi. Tad mēs uzcepsim arī pīrādziņus vai kādu kūciņa, ko uzcienāt vietējos. Nu, mēs tā gatavojamies, jo lielais pasākums nākamo gadu, kad būs 30, jo iekrita bija 25, to mēs arī ātri pasvinējām, bet nākošo gadu būs liela jubileja jātais tepat ārā vasarā, tā, lai var uzņemt visus ziedotājus, visus iepriekšējos darbinieks, tad tas būtu jauks pasākums. Kam jāgatavojas, kam budžetā laicīgi jāpieprasa naudiņas. Šeit. Man ļoti patīk hortenzijas, un tad es izdomāju, ka katram mūsu vīrietim, mums ir 11 vīrieši, kad mums ir jāiestāda katram vīrietim, kā saka, kad ir jāizaudzina tēvs, jāuzceļ māju un jāiestāda ozols. Tā kā viņi šeit atrodas pansionātā, tad es izdomāju, ka katram vīrietim ir jāiestāda skaistu hortenziju, par ko pašiem priecāties, kad viņi zied. Un tātad mums šeit ir 11 hortenzijas un arī mediķīts, kad gāja no mums prom, iestādīja sev hortenziju. Un visi vīrieši pie hortenzijas stādīšanas piedalījās, katrs izraka bedri, bet pašu stādiņu iestādīt uzticējās, lai direktori iestāda. Un ļoti mums viss izdevās. Skaisti zied. Pašiem prieks.